Pasākuma cikls ģimenēm kultūra kūlens ir viens no Siguldas novada kultūras centra Siguldas Devona producētām iniciatīvām, kas sniedz gan bērniem, gan pieaugušajiem iespēju ne tikai baudīt pasākumus, bet aktīvi arī iesaistīties dažādās aktivitātēs. Aizsākumā mēs viņus sākām kā tādas ģimeņu dienas, bet tad mēs sapratām, ka ļoti mērķiecīgi ir nepieciešams komplektēt saturu tādai kultūra praktībai, tātad, lai cilvēkiem parādītu kultūras formu dažādību un arī žanrisko dažādību. Un tad lēnām pamazām jau 2. gadu mēs reizi ceturksnī komplektējam šo piedāvājumu ar Siguldas novada pašvaldības tādu finansiālu atbalstu. Šis pasākums veidots, lai radītu daudzveidīgu un interaktīvu pieredzi ģimenēm, ļaujot tām kopā piedalīties dažādos izglītojošos, radošos un izklaidējošos pasākumos. Un kā es tādā tautas valodā saku, mēs dodam piedāvājumā to, par ko cilvēki varbūt vēl nav gatavi maksāt naudu. Tad viņš ir jāiepazīstina, jo cilvēks tad, kad viņš tās lietas pazīst, tad viņš sāk izrādīt interesi un komplektējam mēs absolūti visām vecuma grupām, lai tas ir interesanti un saistoši. Pasākumu atklāja filmu studijas animācijas brigāde kino lektorijas iepazīsties Leļu kino. Tās laikā bija iespēja iepazīt Leļu filmu tapšanas procesu, satikt Leļu filmu aktierus un aplūkot kino lēles. Mūsu bērni ir aktīvi multiņu skatītāji, un vēl jau vairāk, ka mēs redzam, kā tas viss top un tiek parādīts, kā multenes kustās, tas ir vienkārši aizraujoši. Kā pieaugušiem, tā bērniem pilnīgi noteikti. Mums katru reizi ir ko atrast, mums piemērot vecumam no 3 līdz 4 gadiņi mēs skatāmies, un tas ir tas, kas mums saista. Tā kā, jā, ļoti lielisks pasākums. Meistarklasē ar mākslinieci Kristīnu Nuķi-Panteļejevu bija iespēja izveidot savu unikālo Rīgas porcelāna trauku, dekorējot to ar aplikācijām un dekoriem. Šodien es esmu krūzīti un tad es vēl taisu Omei pārsteigumu. Savukārt jauniešiem tika piedāvāta tikšanās ar topošo mākslinieci Ievu Loti Veismani, kur ir 16 gadus jauna. Viņa radījusi unikālu tehniku, izšujot uz apģērba paša dizaina zīmējumus. Es ceru, ka mana uzdrīkstēšanās un mani darbi arī citiem mana vecuma pusauģiem liks padomāt, ka viņiem arī ir jādomā vairāk, jādara vairāk un ka viņiem ir tā iespēja izpausties, tikai jāļauj tam visam nākt, un tad jau kaut kā iznāks. Pasākumu ciklu noslēdz laikmetīgās dejas izrāde Vērpete, ko radīja Eriks Eriksons un Krišāns Sants, kas guva atzinību balvu Spēlmaņu naktī. Izrāde piedāvāja skatītājiem ne tikai vērot priekšnesumu, bet arī piedalīties tajā. Šī ir 2. reize, kad mēs esam kultūra kūlenī Siguldā. Tā jau ir tāda sadarbība. Siguldieši šķiet, ka zina kultūra kūleni, zina Devonu un nāk tā labprāt ar ģimenēm. Un cilvēki nāk atvērti, viņi jau paredz, ka te būs varbūt kaut kas citādāk. Lai gan Vērpete pirmo reizi ir jau savu pirmizrādi piedzīvojis 2015. gadā Homonovas festivālā. Mēs izrādi atjaunojām 22. gadā un cītīgi turpinām to rādīt un viesizrādīt. Pasākuma cikls Kultūra kūlens noris reizi ceturksnī. Pavasarī pasākums jau ir noslēdzies, taču rudenī Siguldas Devona 7. sezonā būs iespēja piedalīties nākamajā ciklā, kas būs veltīts klasiskajai mūzikai. Elis Ragauš, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.